Augsti godājamais ministru prezidenta kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien, 8. maijā, Eiropā apklusa lielgabali un sākās skaudrā pāri nodarījumu un zaudējumu apzināšana. Pārdzīvotās kara šausmas un milzīgais upuru skaits radīja jaunu domāšanas veidu, kura pamatā bija sapnis par brīvu un demokrātisku Eiropu, bez kara, par vērtībās un ideālos vienotu Eiropu, par Eiropu, kura var pretstāvēt jebkuram diktatoram un varmākam. Šajā jaunajā Eiropā būtiska vērtība ir arī no ideoloģiskiem uzslāņojumiem brīva vēsturiskā patiesība. Atklājoties jauniem faktiem, izpratne par vēsturiskajiem notikumiem var mainīties, jo svarīga ir patiesība, nevis kādam izdevīga meli. Mēs esam vietā, kur nacistu okupācijas režīms atņēma dzīvību vairākiem tūkstošiem dažādu tautību cilvēku, tā skaitā vairākiem simtiem bērnu. Vēl lielāks skaits cilvēku šeit pieredzēja pazemojumu un necilvēcīgu attieksmi. Nevienam nav šaubu, ka tas bija un ir noziegums. Nevienam nav šaubu, ka to nedrīkst aizmirst, lai nepieļautu tā atkārtošanos. Un tieši tāpēc mēs šodien esam šeit kopā. Lai iemūžinātu nometnes upuru piemiņu un padarītu viņu likteni saprotamu un līdzpārdzīvojamu ikvienam, Salaspils pašvaldība ir uzsākusi laikmetīgas un iespējami patiesīgas ekspozīcijas izveidi memoriālā. Jo tikai izprotot to, kas šeit ir noticis, mēs patiesi spēsim just līdzi. Ļoti ceram, ka ekspozīcija tiks atklāta jau šī gada beigās. Taču mēs esam arī vietā, ko jau 1945. gadā politiskiem mērķiem sāka izmantot totalitārā komunisma režīms, un ko tā mantinieki turpina izmantot arī šodien. Vietā, par kuru tika sacerēti propagandas meli, ko zināmas aprindas gan Latvijā, gan aiz tās robežām turpina uzskatīt par svētu patiesību. Ir nožēlojami un zemiski, piesadzoties ar upuru piemiņu, izplatīt sev politiski izdevīgus melus. Diemžēl šī prakse ir dzīva. Nesen nacismu upuru piemiņu Salaspilī piedzīvoja kādas kaimiņu valsts uzturētas Latvijas neatkarībai un patiesībai naidīga mēdīju uzbrukuma. Tika melīgi apgalvots, ka Salaspils pašvaldība gatavojas iznīcināt sarkanās armijas karagūsteņu kapus, tos apbūvējot un piemiņas vietā ierīkojot atpūtas parku. Meli šoreiz tika veiksmīgi atspēkoti, taču ir skaidrs, ka šādas politiskas akcijas turpināsies. Ir skaidrs, ka patiesības ienaidnieki nevar samierināties ar zaudēto monopolu uz upuru skaitu un ciešanām. Mūsu visu uzdevums ir būt patiesības sardzē, jo zaudējot to, kā nākamo, mēs zaudēsim brīvību, bet tai sekos mūsu dzīvības. Pieminēsim nacisma un citu noziedzīgu režīmu upurus. Darīsim visu, lai nepieļautu šādu noziegumu atkārtošanos. Es lūdzu mūs uzrunāt Latvijas Republikas ministru prezidentu kungu Kučinski.